Nu, labrīt, šodien ir rīts, es filmēju vispār vienu video vakardien, bet es viņu beigās nepublicēju, tāpēc, ka es vienkārši dirsu uz pa neko. Bet es neesmu postos arhīvā labu laiku, ir mēnesis pagājis, pagaidām ir 1:15, un ir diezgan daudz, kas noticis. Īsi sakot, es pat neesmu neko postojis par savu ceļojumu apkārt Latvijai vēl. Es biju paņēmis atvaļinājumu, es čiloju kādu laiku, vienkārši braucu uz Žigulīti un draugs ar savu bēnbi, braucu apkārt Latvijai, diezgan daudz, kas notika. Tur būs pilna produkcija tam visam, tā kā fucking Top Gear epizode gandrīz. Bet pašlaik es neesmu iesācis montēt to video, es atzīšu. Jā, bet man vajadzētu kaut kad iet tā galā. Es ceru, ka šonedēļas nogalē es varētu iesākt, bet man ir jāsalabo viena mašīna, tāpēc, ka man Žigulim drīz beigsies tehniskā. Bet, jā, bez tā notika arī vētra, mums pazuda elektrība ilgu laiku, līdz 3 dienas kopā gandrīz jau, un es vienkārši laboju vienu mašīnu pa to laiku. Bet bez tā arī es tikko atcerējos, es dabūju dripu, kas man atnāca uzdāvināts no Anglijas, kur ir, un boom! Rīga Head of Editing no Epic Ads Lab, kas ir diezgan krūti, manuprāt, man vispār patīk dizains. Es viņu biko arī pats pataisīju, es atzīšu. Pamatā tas bija domāts pārsteigums, bet Čāls gribēja, viņš man atsūtīja dizainu, pirmo dizainu. Es viņu tikai biko modificēju, bet pamatā šis bija diezgan labs pārsteigums. Tā kā, jā, te ir rakstīts Rīga Underground Epic Ads Lab Head of Editing, Render Division. Render Legend. Es šito AI veidoju, protams, bet tik un tā man patīk. Vienkārši patīk viņi. Priekšā arī diezgan normāli Epic Ads Lab, kas tur bija rakstīts. Ad creatives that convert data creative scale. Tā kā, jā, diezgan fire. Es viņu vilku jau vairākas dienas, bet es viņu negribu baigi mazgāt pagaidām, tāpēc man ir bail, ka varbūt dizains pazudīs vai ko. Bet jā, kas vēl ir pēc elektrības pazušanas, es dabūju powerbanku, un es arī lietoju savu šito te, kā savu jauno daily telefonu. Es oriģināli šo paņēmu tikai ceļojuma dēļ, jo es vienkārši negribēju sēdēt visu laiku telefonu. Es paņēmu otru telefonu līdz tik un tā, bet es kaut kā atstāju simu šitā, un es vienkārši šito visu laiku lietoju, tāpēc, ka, es nezinu, vienkārši patīk. Un man arī ir jaunas Blu-ray blocking glasses, kuras ir kā tīri ok. Viņas ir biku lielākas nekā iepriekšējās, bet tās iepriekšējās man nepatika, tāpēc, ka viņas tā kā, viņām frames ir par platu, un viņas vienkārši nav vērtas. Ķipa šitās, man liekas, man it kā piestāv biku labāk, bet man viņas vienkārši nepatīk. Viņas var būt dārgi, šitās bija kā 25 eiro. What the fuck, man? Un viņam pat nebija metāla frāmas. Šitām ir ķipa metāls iekšā, bet tā viņas ir cietas plasmas, caurspīdīgas, bet man šitās arī vispār patīk. Tās ir diezgan fēni. Ko vēl? Jā, aizmirsu pateikt. Es dabūju fucking aparātu. Tas arī viss. Man nav vairāk komentāru par to. Noderējis, ķipā, apkārt Latvijai. Ja nu kas, man bija jāceļo caur Daugavpili. Bet, jā, Daugavpils ir skaidri vieta. Vispār laukī Daugavpilī nekā nebija ko fucking darīt. Tur bija tas cietoks, un bez tā tur reāli tur bija garlaicīgi atzīšu. Jā, bet tas ir pamatā tāds short update'iņš, kas apmēram notika. Es šito pamatā filmēju tā, ka es vienkārši negribu strādāt šodien. Man jau kopš atnāca atpakaļ no atvaļinājuma, negribēju baigi strādāt. Precīzāk, es negribu strādāt konkrēti ar Stefana video montēšanu. Man ir jāsamontē vēl viens video šodien, ko es iesāku vakar. Bet viņi ir gari, un man vienkārši ir tāds fucking... Vienkārši es negribu to darīt, vairs es negribu montēt video, kas nav priekš manis pašam, jā. Un es arī jūtos diezgan kā, ja godīga larperis, tāpēc, ka mani bieži vien uzaicina uz visādām sapulcēm ar lieliem cilvēkiem, lielām kompānijām un tam līdzīgi. Bet man ir viena problēma ar to, ka es vienkārši jūtos bieži vien tā kā man nevajadzētu tur būt, tā kā imposter sindroms. Man iepriekš arī bija diezgan slikta, kā saka, ne attieksme, bet tā kā sajūta par to visu. Tāpēc, ka es redzu, cik man cilvēki apkārt strādā diezgan smagi, un tas, ko es daru, nav tik tā kā intensīvi, bet man maksā labu naudu par to. Un viņi saka, bro, you're crushing this shit, I don't know what we'll do without you. Un es tāds,
Es baigi daudz neesmu izdarījis, ja godīgi. Es tā kā, nē, nu, jā, es strādāju ilgas stundas, bet man sajūta, ka tā kā cilvēki apkārt man dara daudzreiz vairāk par mani, un es jūtos tā kā baigi. Tā kā, ka mana pozīcija ir tādā tā kā riskā gandrīz. Es nezinu, kā to izskaidrot, bet, nu, jā, ja viņi patiesībā uzzinātu, cik maz es patiesībā daru, tas būtu absurdi. Bet vairāk es esmu noguris tādā ziņā, ka man ir vienkārši visi tādiem fucking cilvēkiem visu laiku jāstrādā. Man ir Stefans, man ir Epic Ads Lab, un man arī ir otri klienti, kur man joprojām ir jāsatiekas ar to čalu, lai naudu dabūtu. Tikai šāds dabūja vissliktāko fucking case ar salmonelu, un šeit viņš piedarīs visu māju, tur bija traģiski, ja. Un man vajag ar viņu satikties, tāpēc, ka, ja godīgi, man jau ir overdue, kad man vajadzēja naudu iedot savai komandai. Un man ir pašam pacietība, jo sāk fucking beigties. Šodien arī man bija īra jāsamaksā, bet lieta tāda, es par to biju pilnīgi fucking aizmirsis. Jā, un man vajadzēja izņemt skaidro naudu, un es aizgāju uz banku, pateicu lielos nominālos izņemt, nu, ķipa to aparātu, un viņš iedod fucking 10 un 5, un es tāds, nē, nu, fucking brīnišķīgi, grēl, paldies, Dievs svētī Latviju. Nevienam latvietim nav vairāk kā fucking 20 eiro vienā banknotē izrādes. Kāpēc es uzzināju, bet, jā. Bez tā, man nav baigi daudz citu, ko komentēt, bez visādiem sīkumiem, kā piemēram, jā, man fucking upsis nodega beidzot. Viņš pildīja savu funkciju pietiekami ilgi. Bet ir pienācis viņa laiks, un viņš vairs nestrādā. Tā, kad elektrība pazudusi, viņi izmantoja, lai uzlādētu abus telefonus apmēram uz 10%. Bet tad viņš vispār viņš ir beidzis vienkārši. Tā kā man vajag dabūt jaunu upsi, jo pagaidām man ir 0 backup hours. Bet, jā. Jā, tas apmēram arī pagaidām viss. Es domāju, šito video ar tā publicēšu kā mini update, bet pamatā es gribu samontēt savu to braucienu apkārt Latvijai. Un tas būs vairāk informatīvs par manu ceļojumu, kā lai pasaka. Bet jā, bez tā man šeit apakaļ strādāt. Atā.